Vai tava Maksims parole ir uzlausta? Iespējams. Šodien ļoti daudz cilvēku ir saņēmuši īziņas un e-pastus no Maksims, ka viņiem ir jāatjauno viņa Maksims parole. Un man jau inbox ir uzsprādzis, simtiem cilvēku man sūta vienu to pašu bildi ar izziņām un e-pastiem. Un jā, šis e-pasts un īziņa tiešām ir īsti. Paskatieties uz saiti, tur ir maxim.lv, kas ir īstā Maksims lapa. Bet vai tiešām Maksims datubāze ir uzlausta? Es tikko zvanīju Maksimai, paprasīju, kas tad īsti ir noticis. Izrādās, ka ļaundari vienkārši mēģina ar vārnīcas uzbrukumu minēt visas populārākās paroles. Un tiem, kam ir ļoti vienkārši paroles, tās visticamāk ir uzminētas un tagad var tikt viņu Maksims kontā. Un ja viņi kaut kur izmanto citur šīs pašas paroles, tad arī tur krāpnieki var tikt iekšā. Tāpēc ne tikai Maksims paroli nomaina, bet nomaina paroli arī visos pārējos sociālos tīklos. Bet, protams, krāpnieki arī nesnauž. Es strādāju ar policiju, man policija stāstīja, ka ir speciāli cilvēki, kuri skenē sociālos tīklus un dažādas citas lapas, lai saprastu, kādas aktualitātes šobrīd notiek Latvijā. Un jau es vēl nevaru pārbaudīt to, bet krāpnieki esot uzdarbojušies un jau izsūtījuši tieši tādas pašas īziņas tikai ar domēniem, kas ir ļoti līdzīgi Maksimai. Un jau cenšas izkrāpt naudu no cilvēkiem. Tā kā tuvākās dienas 100% krāpnieki uzdarbosies un sūtīs ļoti līdzīgas īziņas. Tā kā uzmanies, skaties, vai tā tiešām ir maxim.lv, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.